Kā tikt galā ar nosirmošanu? Ja sākat manīt, ka mati strauji sāk palikt sirmi, ir viena recepte, ko es pati noteikti pamēģināšu. Rezultātiem jābūt jau pēc pāris mēnešiem. Mēnešiem, nevis stundām. Un sirmais mats no galiņa pakāpeniski sāk palikt arvien tumšāks uz saknītes pusi. Tajā nav nekāda maģija. Sirmuma iemesls ir uzturvielu deficīts. Kādēļ mati zaudē pigmentu, kļūst tādi trausli, lūstoši un sirmi. Kas ir šīs receptes sastāvdaļas? Pirmais, tas ir cinks, metionīns. Cinks vispār ir ķermeņa galvenā minerālviela un tiešā veidā ietekmē matu pigmentāciju. Otrais ir selēns. Daudzi pazīst selēnu kā imunitātes stiprinātāju, bet tāpat laikā tas ļoti uzlabo situāciju ar nosirmošanu. Un trešais tā ir spirulīna. Spirulīna tās ir mikrojūras zāles, kas satur kolosālu daudzumu būvmateriālu. Bet ir jāatrod ļoti augstas kvalitātes spirulīna, kas nav pirkta lielveikalā paciņās, un jādzer 6-7 grami dienā. Pie kam tā uzsūksies tikai tajā gadījumā, ja jums nav problēmas ar zarnu traktu vai gremošanas sistēmu. Citādi būs jāpieslēdz arī probiotiķi. Lietojot visus šos produktus pāris mēnešus, nevis dienas, pamanīsiet izmaiņas saistībā ar sirmajiem matiem.